Labdien! Es esmu Laura Šīrante, strādāju Ropažu novada pašvaldībā, un šodien uz sarunas esmu aicinājusi Garkalnes pagasta pārvaldnieku Lauri Lielbārdi. Labdien! Labdien! Mums radās iespēja iegūt arī komentāru par aktuāliem apsaimniekošanas jautājumiem no Ropažu pagasta pārvaldnieka Zigurda Blaua. Šodienas tēma ir apsaimniekošana. Sakiet, ar ko nodarbojas pagasta pārvaldnieks? Pagasta pārvaldnieks seko līdzi visai infrastruktūrai, ceļi, ietves, zaļās zonas, un tas mums tāds, jāsaka, viens no primārajiem uzdevumiem sekot līdzi. Tā skaitā arī kokiem, lai tie nekristu virsū uz ceļiem vai iedzīvotājiem, kaut kur uz celiņiem, uz galvas, pasargdievs un tā. Tādas teritorijas uzkopšanas darba. Un šobrīd manā pārziņā ir arī Vangaža pilsēta, kurā uz tekošo brīdi tātad ir dažādi lūzuši zari, krūmi, sakopti, zālā ir sakasīti, bet darbi turpinās. Tāda galvenā lieta, kas pagājušajā nedēļā tika izdarīta, Vangažu kapos tika sazāģēti kritušie koki un lielie zari savākti ar novada ainavu arhitekti Kristīnu Briķi. Mēs bijām kapus apsekojām un ieskicējām vīzijas, kā viņiem vajadzētu tālāk attīstīties un kā viņus vajadzētu pārkārtot un labiekārtot. Darīsim soli visu pa solim. Nesolu, ka tur viss ļoti strauji mainīsies, bet izmaiņas sagaida šī vieta. Galvenie uzdevumi tie arī ir uzturēt kārtībā šo infrastruktūru, šo kārtību, lai tiešām šī teritorija, kura Ropažos ir ļoti liela, mums ir vairāk ciemi, 7 ciemi, kuri arī ir jāuztur kārtībā, ir jābūt nogrābt tām lapām, ir jābūt noslaucītam, ir sevišķi pēc ziemas perioda, pēc šī, tik ātri šie darbi neiet, bet, patreiz ir diezgan intensīvi uzsākuši šo darbu, jo šis arī laiks atļāva, nebija nokrišņi, tā kā pie tā mēs strādājam, un tas ir viens no tiem darbiem, lai izskatītos šī apkārtne būtu sakopta, un otrs ir, protams, šie ceļi, kurš ir ļoti smags jautājums, un rudens pavasars, šie ceļi izšķīst, un protams, kad iedzīvotāji ir neapmierināti, bet, diemžēl, tos darbus momentā veikt nevar. Ir atkal jāsagaida piemērot laika apstākļi, lai varētu šos ceļus gan uzlabot, gan nogreiderēt, gan savest kārtībā. Šobrīd aktuālākais iedzīvotāju jautājums ir par Grantas ceļu greiderēšanu. Cik daudz darbi ir paveikti, cik ir ieplānoti? Konkrēti, ja pa Garkalni runājam, tad greiderētie ceļi ir gandrīz visi nogreiderēti. Ir atsevišķi ciemi, kas vēl nav greiderēti, piemēram, Skuķīši, jo gaidam, lai ceļu stāvoklis nebūtu pārāk mitrs. Vietām tie vēl ir sasaluši, kuri vairāk mežos iekšā, tāpēc mazliet sagaidam, lai pēc šīs greiderēšanas ceļi būtu kvalitatīvi. Bet citās teritorijās, piemēram, Vilciņa iela vai Persis iela vai Lielā Zaļā iela, tur mēs jau esam vairāk kārtīgi greiderējuši un sekojam līdzi, lai ceļu stāvoklis būtu labs. Vai ir arī kāda informācija par citiem pagastiem, kā notiek šī ceļu greiderēšana? Jā, vislielākie ceļu platības greiderēšana ir Ropažu pagastā, un šis pavasaris bija īpašs ar to, ka ceļi uzburba, un greiderēšana šādos apstākļos ir praktiski neiespējama un neiesakām, un, protams, iedzīvotājiem bija liels problēmas, lai pārvietotos pa šādiem ceļiem. Bet tā ir dabas parādība, kas ir raksturīga šiem zemes ceļiem, un kādu gadu tas ir mazāk vai nemaz, citus gadus tas ir īpaši akūti, kā tas bija šogad, un tie bija nopietni izaicinājumi. Bet pēc kādiem kriterijiem vispār tiek noteikts, kuru ceļu greiderēt primāri un kuru ceļu vēl nogaidīt, lai sagatavotu greiderēšanai? Pirmām kārtām jau ir prioritārie ceļi, pa kuriem pārvietojas skolēnu autobusi, tātad satiksmes autobusi un tādi pamat koplietošanas ceļi,
Katrs pārvaldnieks mēs esam apzinājuši šos ceļus, pa kuriem visvairāk pārvietojas iedzīvotāji no saviem ciemiem, no apdzīvotām vietām, un šie principā ir tie prioritārie ceļi, kuriem visvairāk ir jāpievērš uzmanība. Protams, ka ceļi, uz kura ir varbūt 1, 2 vai daži iedzīvotāji, viņi nav tik prioritāri, bet arī tādiem mēs sekojam līdzi un iespēju robežās visi tiek uzturēti. Vai ir vēl kādi darbi, kas ir plānoti saistībā ar ceļiem? Pilnīgi noteikti. Pa Garkalni varu teikt, ka mazās bedrītes mēs esam praktiski visas aizlāpījuši un šobrīd gatavojamies tādiem lielākiem pilnas tehnoloģijas darbiem, kur, teiksim, 3x4 un lielāki laukumi ir ar pilnu tehnoloģiju jāsalabo asfalts, un tas notiks tuvākajā laikā. Zinu, ka arī Stopiņos šie darbi notiek, un robežos asfaltētie ceļi varbūt ir mazāk, tur tā uzmanība vairāk ir uz grandas ceļiem. Nu, patreiz sniegs ir nokusts, kā mēs visi zinām, un ceļi diezgan strauji šī gadā sāk apžūt, un pirmo greidrēšanu jau mēs esam veikuši un diezgan sekmīgi. Un patreiz notika ceļa apsekošana, kur mēs apsekojām ar ceļu inženieriem, un ir izstrādāti arī priekšlikumi, kur šos ceļus kā uzlabot, kā savest šķembas un, protams, arī šī greidrēšana. Patreiz viss ir apzināti šie ceļu posmi, kuri ir nepieciešami greidrēt un arī uzvest šīs šķembas. Tā kā ar nākošo nedēļu mēs ļoti intensīvi ar Garkalnes komunālu servisu pie šī jautājuma strādāsim. Ne tikai greidrēšana, tas arī ir šī seguma šķembu uzvešana, bedru aizpildīšana, gan arī apaugumu noņemšana no daudziem ceļiem, kur mēs apsekojam un skatīmies, lai šis ūdens, kas turās uz ceļiem virsū, lai viņš varētu noticēt grāvjos un šie ceļi ātrāk arī apžūtu. Ceļmalu pļaušanas notiek katru gadu līdz Jāņiem, un ceļmala otrā kārtā iet augusta beigas. 2 reizes gadā notiek šī ceļmalu pļaušana. Vēl tāds aktuāls jautājums pavasarī parasti cilvēki sakopja savus dārzus un piemājas teritorijas. Kur likt tās pērnās lapas un zarus un tādas lietas, kas ir radušies kā dārza atkritumi? Jā, tātad konkrēti Garkalnē tas ir lapu laukums, uz kuru var vest šīs lapas. Arī šobrīd iedzīvotāji zvana, un es saku šobrīd vediet, jo mēs arī no pagasta teritorijas vācam kopā šīs lapas un tur vedam. Un tāpēc droši var vest, arī zarus var vest, jo tur ir arī no mūsu šī gada pavasara posma tīrīšanas darbiem mūsu zari savesti, kas tiks sašķeldoti, tāpēc vediet, izdarīsim. Un Stopiņos es zinu, ka būs lapu konteineri, kur varēs šīs lapas likt, un robežos ir arī savs laukums, kur to var likt. Bet droši vien iedzīvotājiem jāsako līdzi, kā šie laukumi strādā, piemēram, svētku dienās. Vislabāk, iedzīvotāji bieži vien neskatās vai nezina vai nepamana šo informāciju, tad vienkārši var piezvanīt uz pārvaldi vai piezvanīt pārvaldniekam un pajautāt, kur tieši tagad, kur un ko var darīt vai nevar darīt. Tas ir vislabākais. Vai novadā ir atļauts dedzināt šās lapas vecās un zarus savā piemājas dārzā? To noteikti nevajag darīt, jo tas ir bīstami. Un pagājušais gads, diemžēl jāsaka, Garkalnē bija viena māja, kas nodega bez uzmanības, atstājot šo te piemājas ugunskura. Tāpēc nevajag izaicināt sevi, apdraudēt savus mājokļus un kaimiņus. Policija sako līdzi. Es zinu, ka izsaukumi ir diezgan daudz, jo tiklīdz kāds pamana dūmus, tā ir zvans, un viņi jau dodas, lai pārunātu šo situāciju. Es nezinu, vai ir likti sodi, bet parasti tas beidzas ar pārunām, un iedzīvotāji ir saprotoši, ka nevajag dedzināt lapas vai citus atkritumus vai vēl kaut ko. Turpinot par atkritumu tēmu, parasti pavasarī cilvēki tīra arī savus šķūnīšus, un viņiem rodas daudz lielgabarīta atkritumu. Vai pašvaldība šogad ir plānojusi kādas akcijas kopā ar atkritumu apsaimniekotāju novadām? Jā, šāda akcija tuvojas, būs 6., 13. un 20. datums, ja es pareizi. 6. noteikti zinu, jo tas aprīlis, jo noteikti tas attiecās uz Garkalni un uz Vangažiem. Un tātad visi, kam ir šie līgumi ar Cleaner,
varēs piezvanīt, pieteikt, ka tādā adresē būs tādas un tādas vienības. Šis pirmais solis pagājušā rudenī jau tika izdarīts, iedzīvotāji to pamēģināja, nekur nav jāved, tev ir tikai jānoliek pie mājas konkrētā laikā, un Cleaners ar to lieliski tika galā. Nebija jāmedī un jāmēģina tagad jādomā, ko ar tiem atkritumiem darīt. Visi tekoši tika savākti. Vismaz man ir tāda informācija. Šīs lapas aizvest varam patreiz uz Garkalnu. Bet arī vēl jautājums risinās, vēl noprecizējuši par Tauri Zaķumežā, kur pieņem šķirotos atkritumus Clearence. Tā kā būs arī informācija par to, ja šeit viņi pieņems, tad noteikti publicēsim arī informāciju. Ja mēs atkāpjamies no atkritumiem, vai ir vēl kāda aktuāla tēma, kas iedzīvotājiem noteikti ir jāzina šobrīd? Ja mēs par tīrīšanām runājam, tad tuvojas Lielā talka. Un Lielai talkai šogad es esmu pa koordinatoru. Es pats esmu aktīvi talkojis arī iepriekšējos gadus un varu teikt, ka mēs esam ļoti daudz izķemmējuši mūsu Pierīgas mežus un dažādas vietas. Un tas aicinājums varētu būt tāds, ka paskatāmies, varbūt ir kādas vietas, ko mēs tūmā varam labi iekārtot. Varbūt kādus krūmus iztīrīt vai ir kāda ideja, ko izveidot vai sakārtot. Un šīs idejas droši var sūtīt man vai saviem pārvaldniekiem, jo tuvākā laikā mēs to apkoposim un skatīsimies, ko no tā var realizēt. Bet, protams, ka tuvējot ceļmalu un citu teritoriju, ko cilvēki gadiem jau tādas tradīcijas veidā, kaimiņu kopā sanākšanas ietvaros dara katru gadu, to vajag darīt, un tā ir lieliski iespēja kaimiņiem vismaz vienreiz gadā visiem sanāk kopā, ir pamanīts, ka tā notiek. Lielās talkas sakarā būtu, protams, kad gan šīs peldvietas, kas ir Zaķumuižā, Ropažos, un arī Augstciemā, tur arī agrāk iedzīvotāji paši arī nāca palīgā, bet es domāju, ka šogad arī varētu uzaicināt arī, teiksim, vēl pakonsultēties ar iedzīvotāju padomi un varbūt, kad varētu plašākā mērogā un vairāk mēs aptvert vairākus objektus, kur varētu mēs arī sakārtot. Joprojām saņemam iedzīvotāju jautājumus par pieslēgšanos vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu. Kas notiek šajā jomā? Vai kādas izmaiņas ir? Izmaiņas ir, cilvēki reģistrējas, bet jāsaka arī tā, ka esmu redzējis pašvaldības policijas ziņojumus, ka tiek apsakotas un atklātas vietas, kur cilvēki nav reģistrējušies. Tas ir tas nevēlamais ceļš. Ātrāk vai vēlāk visus atradīs. Tas ir laika jautājums, policija sistemātiski strādā un katrs tiks apzināts un šīs visas sistēmas tiks nokontrolētas. Tāpēc labāk ir piereģistrēties, veidlapā ir pieejama, nosūtām, tur nekas nav sarežģīts. Tātad varam atgādināt iedzīvotājiem, kur ir pieejama šīs veidlapas un kas tieši reģistrē šos decentralizētos kanalizācijas tīklus? Konkrēti pa Garkalni tie ir Garkalnes inženiertīkli. Viņiem ir sava mājaslapa un tur informācija būs atrodama. Vai ir arī kādi jaunumi plānoti aktīvai atpūtas sezonai, kas jau drīz būs pavisam klāt? Es redzēju, ka burtiski tikko mums ir jau tiek apstrādāti rezultāti par biotolešu iepirkumu. Tas nozīmē, ka pie peldvietām, parkos un turisma objektos atgriezīsies zaļās mājiņas, lai mēs visi varam justies ērti, kad dodamies dabā. Tāpatās arī konteineri daudz, kur tiek novietoti. Pašvaldība ir līgumi gan ar Rīgas mežiem par dažādām rekreācijas vietām, kur cilvēki pulcējās. Un teiksim tā, no tā brīža, kad ir šī sadarbība, tad ir atkritumi, kuri regulāri tiek izvesti. Mēs vienkārši dzīvojam sakoptākā vidē, jo cilvēkiem ir, kur aiz sevis sakārtot lietas. Biotolets mums pie Silezera mums biotolets, tad ir Zaķumuižā un stacionārās mums arī Ropažos peldvietās ir. Un Kangaru kalnos pie Torņa pie takas mums ir, mums ir. Un viss būs silkrogā tiks uzstādīts, jo pa ziemiņas ņem nost, bet ir arī stacionārās, kas mums ir caur gadu strādā.
Ja es pareizi sapratu, tad pie atpūtas vietām tiks uzstādītas toaletes apmeklētāju ērtībai un arī atkritumu konteineri. Vai būs iespējams šajos atkritumu konteineros izmest suņu ekskrementu maisiņus? Tiem, kas ieradīsies, piemēram, dabas takās ar savu mājdzīvnieku. Tas būtu vēlams, ka iedzīvotāji to darītu, jo aiz saviem mīluļiem, diemžēl, savāc ne visi. It sevišķi to mēs redzam pēc ziemas, kad ir nokusis sniegs un tas viss dabā parādās. Un, protams, ir apzinīgi iedzīvotāji un paldies, kad jūs tādi esat un savāc, un bieži vien savāc ne tikai savu suņu, bet arī vēl citus savāc. Bet teikšu, kā esmu pašam ir gadījies braukt apsakojot teritorijas, redzot, ka suns nokārtojas, bet iedzīvotājs nesavāc. Esmu kāpis no mašīnas ārā un aizrādījis, un tad tas iedzīvotājs savāc. Ja? Bet skaidrs, ka mēs nepiestāvēsim pie katra klāt, un pašiem ir jābūt tomēr apzinīgākiem. Kas arī Silkrogā es redzēju, ka suņus palaiž, un šie suņi, kā jau suņi, viņi dara savas lietas tur, kur viņiem gribās. Bet noteikti, kad mums arī kopēji ir šie īpašnieki jāinformē, jāaudzina, un arī ir doma, teiksim, izvietot šīs atkritumu suņu izkārņojumu, šīs atkritumu kastes, lai šie īpašnieki varētu arī savākt aiz sevs. Un jāsaka tā, ka agrāk to suņu varbūt bija mazāk, un šobrīd šo suņu ir krietni vairāk. Un, protams, ka visiem patīk, un ir forši, kad ir draudzīgs suns un paklausīgs un izdresēts. Un runājot par to dresēšanu, tad Vangažu pilsētas iedzīvotāji nāk ar iniciatīvu, ka ir nepieciešams suņu pastaigu laukums. Arī Garkalnes iedzīvotāji jau pagājušā gadā šo jautājumu pacēla, ka būtu nepieciešams. Es domāju, ka tā ir tēma, pie kā ir jāpadomā, kur šos laukumus izveidot. Pirmkārt, jau suņiem būs, kur socializēties, otrkārt, kinologi varēs nākt un strādāt ar mūsu mīluļiem, palīdzēt viņus mācīt, dresēt. Tā būtu tāda interesanta lieta, kas būtu jāpapildina mūsu visiem infrastruktūrā. Mēs zinām, ka šobrīd kļūstot siltākam laikam arvien vairāk un vairāk ģimenes pavada brīvo laiku ārā. Kā ir ar rotaļlaukumiem novadā? Jo pēc ziemas noteikti ir nepieciešami kaut kādi uzlabojumi. Tātad šie laukumi visi tiek apsakoti. Mēs skatāmies, kādi bojājumi ir pa ziemu notikuši. Informācija jau ir apkopota un tiek plānoti darbi, kur tas ir nepieciešams. Piemēram, Vangažos mēs jau esam laukumos visos saveduši. Arī šobrīd tiek plānota šī smilšu vešana. Tāpat tās arī bērnu dārzi aktīvi sūta smiltis un gatavojas savai sezonai. Smiltis tā ir viena lieta, bet pagājuši ruden visas iekārtas izgāja stiprības pārbaudi un kontroli. Un ir arī zināmi, kur ir kādi uzlabojumi jāveic šajā lietā. Bērnu laukumi ir apsekoti, ir arī jau veikti daži remontdarbi šiem bērnu laukumiem, un kuri ir nopietnāk, tiek arī tiek iegādāt materiāli, un tuvākajā laikā tiks arī viņi savest kārtībā, jo ziemā jau daudz kas ir pabojājies, un tā kā arī tuvākajā laikā būs viņi kārtībā. Un arī smiltis tiks ievests, nomainīts, patreiz pie tā arī strādājam. Tā kā, es domāju, ka 2 nedēļu laikā šis jautājums būs atrisināts un sakārtot. Paldies! Ja jums kā iedzīvotājiem ir jautājums, droši rakstiet uz medija@ropaža.lv.